Labdien! Mans vārds ir Toms, un jūs skatāties raidījumu 3/4. Šodien raidījumā dažādas aktualitātes un būs arī eksperiments. Un ar eksperimentu arī sāksim. Mēs ar Sintiju devāmies apsekot valsts pārvaldes iestādes. Kā jūs iespējams atceraties, iepriekšējos raidījumos bijām kultūras ministrijā un secinājām, ka tā ir pilnībā nepieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī visiem pārējiem, kam kāpnes ir traucēklis. Citāda situācija bija ārlietu ministrijā. Ēkā mēs ar Sintiju varējām ērti iekļūt un pēc apmeklējuma bijām patīkami pārsteigti par ārlietu ministrijas pieejamību. Atgādināšu, ka valsts kancelei par valsts pārvaldes iestāžu pieejamību teica lūk šādi. Jebkurai valsts iestādē ir jābūt pieejamai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. To nosaka likums, un to arī nosaka valsts iestādes arī būtība. Valsts iestāde strādā, kā mēs zinām, visas sabiedrības labā, kas nozīmē, ja nav valsts iestāde pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas var būt gan klients, gan arī iestādes darbinieks, tad ir jārunā par valsts iestādes pamatdarbību kā tādu. Čau, Sintī! Mēs atkal esam Rīgas centrā, Rīgas ielās un skatāmies ministrijas. Čau, Tom! Jā, kā tikko dzirdējāt komentārā, valsts kanceleja ir teikusi to, ka jābūt valsts iestādēm pieejamām. Un šajā ēkā atrodas ekonomikas ministrija un, kā var redzēt, vēl dažas citas valsts iestādes. Jā, konkurences padome, turisma attīstības valsts aģentūra. Ļoti daudz visādi iestāžu, kas it kā pat atbild par pieejamību, par naudas sadalījumu būvniecībai. Jā, bet es esmu dzirdējis, ka ir kaut kāds vides pieejamības risinājums kaut kur, mistiskā vietā, neviens nezin kur un kā. Tā kā, paskatīsimies. Paskatīsimies. Es uzreiz redzu ar acu kaktiņu, kad mums aiz muguras ir poga. Mūsu iemīļotā poga. Es domāju, ka nekavēji mēs spiežam, vai ne? Jā. Aiziet, tev būs tas gods. Un tagad gaidam. Man liekas, ka viss kārtībā vajadzētu būt arī viss un labi. Gaismiņi kaut kāda ir, kā ne? Bija vai nebija, es no šejienes neredzēju nemaz. Bet vispār jābūt ļoti acīgam, lai viņu pamanītu. Viņi tur ar apkārtni saplūst. Jā, vienā krāsā ar sienu. Kā iepriekšēja pieredze liecina, parasti ātrāk pamana, kā mēs paspējam kaut ko piespiest. Šoreiz kaut kā nē. Jā, jā. Ap stūri tur ir vēl viena ieeja. Man pačukstēja putniņš. Ejam paskatīties. To varbūt tur mūs pamanīs. Te pat podziņa nav. Jā, te nav. Es iešu noskaidrot. Tā es cerams, ka uz man nesaklieks. Vides pieejamība, vai cilvēks ratiņkrēslā var tikt iekšā, vai jums ir tāda iespēja? Jā, vai ministrijā tikt iekšā. Mums ir jāiet apakaļ. Atpakaļ? Jā, tur bija tādi 3 onkoļi un tādi kasīgi galvas. Tā, ratiņkrēsls. Tikt iekšā, nē. Man teica priekšā, ka jāiet un jāpaprasa. Droši vien, ka šeit arī ir kāds sargs vai caurlaižu birojas 2. Labi, tad es gaidīšu atkal. Labdien! Jūs pat un televīzijas? Jā, mēs raidījums 3/4. Sakiet, mēs skatāmies ministriju pieejamību. Mēs esam no apvienības Apeirons, invalīdu viņa draugu. Un mēs devāmies iepriekš uz ministrijām un skatījāmies, kā ir ar pieejamību, vai cilvēks ratiņkrēslā var tikt iekšā. Jā. Baigā nesaprat. Es tiešām šeit apsargs arī ļoti laipni. Uzreiz interesējās, kas pa lietu, kas protams, tas ir viņa darbs. Viņš atkal teica, ka esat jāiet atpakaļ, jo viņiem tur esot lifts. Bet principā tas nav iespējams, jo tu šeit nevari uzlikt augšā. Un tur tālāk tev sagaida vēl kaut kādi vismaz 12 pakāpieni. Un tā poga, ko es viņam arī prasīju, mēs zvanījām, viņam nekāds zvans nav pienācis. Jā, tā man likās. Bet vienīgi, ko es nezinu, manuprāt, mums ir jāpārtrauc šis un būtu jārunā ar viņiem reāli intervijas formātā, lai viņi tad izstāst, kā viņi to redz. Jāiesaka viņiem pašiem izmēģināt, jo, nestrādā. Latvijas ekonomikas ministrijai ir 2 ieejas. Pie abām 2 ieejām ir 2-3 pakāpieni, pa kuriem cilvēks ratiņkrēslā tiešām nevar tikt augšā. Šeit ir vairākas institūcijas, kurām ir arī atvēlēta speciāla telpa, pieņemšanas laiki, var nākt, uzdot sev interesējošs jautājums. Galu galā ekonomikas ministrija pieņem arī būvniecības likumu par vides pieejamību, bet pašiem viņiem kaut kā īsti neveicās ar to visu.
Mēs, protams, ceram uz uzlabojumiem, un runājot arī par cilvēkiem, ko es satiku, ka cilvēki bija ar sapratni, sveiki un pildīja savus pienākumus, viss ir kārtībā, bet tīri tas fiziski tikt iekšā, nav iespēja. Protams, varētu celt tevi. Jā, es tā kā atnācu tev līdzi, pasēdēju ārā un, tu tik iekšā, tev bija interesantāk, tu varēji izstāstīt, kas tur notika. Jā, katrā ziņā novēlam ekonomikas ministrijai drīzus uzlabojumus. No ekonomikas ministrijas saņēmām atbildi. Pie ekonomikas ministrijas ēkas pirmās ieejas ir izvietots durvju zvans ar apzīmējumu invalīdiem, kas pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Atskanot minētajam durvju zvana signālam, apsardzes darbinieks un saimnieciskais darbinieks, ja nepieciešams, palīdz pārvarēt trepju pakāpienus un iekļūt ministrijas ēkā līdz liftam. Un tā poga, ko es viņam arī prasīju, mēs zvanījām, viņam nekāds zvans nav pienācis. Jā, man likās. Valsts nekustamo īpašumu aģentūrai piederošā ēka Rīgā Brīvības ielā 55, kurā atrodas ekonomikas ministrija, atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā. Tas nozīmē, ka ēkas piebrauktu personām ar kustību traucējumiem jāprojektē, nemainot ēkas fasādes vizuālo izskatu. Šobrīd ministrija nodrošina piekļuvi ēkai cilvēkiem ar kustību traucējumiem savu iespēju robežās. Evita Urpena, ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Šoreiz mēs atrodamies netālu no Rīgas centrālā veloceliņa, nevelti, jo mēs izmēģināsim kādu jaunu palīglīdzekli, kas saistīts ar to. Pasaulē tas nav nekas jauns, bet Latvijā gan tādu nav daudz, un man ir tas gods tādu izmēģināt un parādīt jums, kā tas darbojas. Man bija iespēja izmēģināt šo palīglīdzekli brīvdienās dažas dienas. Galvenais, kas jau jāņem vērā, ir, ka, ja tādu kāds iegādājas, tad noteikti viņu nevarēs lietot uzreiz, viņš ir jāpielāgo un jāpieregulē katra ratiņkrēslam īpaši. Kas mums personīgi aizņēma nemazums laiku, bet viss beidzās veiksmīgi, un tāpēc vajadzētu būt, ka es varēšu viņu tagad piestiprināt bez īpašas aizķeršanās. Stiprinājumi ir divās vietās. Šobrīd viņš stāv stabili uz zemes, jo viņam ir tās kājiņas. Tātad vispirms viņš piestiprinās pie rāmjiem ar 2 skrūvēm. Tātad ļoti stingri jāpiestiprina šie te. Tad tālāk ir ekstrēms manevrs ar pacelšanos. Un paceļamies. Nofiksējam. Vēlreiz, kārtīgāk. Galvenais ir drošība. Tā, re, paceļam. Tā, es esmu zirgā, ričukā. Šis ir tiešām kā īsts velosipēds. Esmu pilnīgā sajūsmā par šo agregātu. Te ir ātruma pārslēgšana, un tad ir arī pat zvaniņš, ko es arī patiesībā izmantoju, jo, kā jau es teicu, gabarīti ir nedaudz lielāki kā parastajam velosipēdam. Līdz ar to tad tas zvaniņš ļoti labi nodara, tad cilvēki var paiet malām. Un tepat ir ļoti svarīga lieta kā lukturītis. Var braukt arī naktī. Šis modelis ir universāls, ir padomāts tā, lai to varētu pieregulēt visiem ratiņkrēsliem, maksimāli. Gan ar kaut kādām šaurākām trubām, platākām. Šeit var arī regulēt šo platumu uz platāku, šaurāku ratiņkrēslu. Un te arī viss kaut kas skrūvējas un regulējas, ko mēs ļoti cītīgi regulējām un skrūvējām, līdz sapratām, kā der vislabāk. Tad braucam! Ir ļoti laba sajūta, kā jau iepriekš es rādīju arī to 5. riteni, kad var braukt pa kaut kādiem nelīdzinumiem, pa bedrēm un nav jāuztraucas par to, vai neieķersies. Priekšējie mazie rati ritenīši var vienkārši pārvarēt visādus šķēršļus, kas sniedz neizsakām brīvības sajūtu. Un ātrums, matos vēšķis, tiešām tas, ko nevar ikdienā izbaudīt ar ratiņkrēslu. And I wonder, yes I wonder, will I see you again? And I wonder, yes I wonder, will I see you again? Šis velosipēds tomēr vairāk paredzēts līdzinām virsmām un arī kaut kādiem tādiem sagumiem, kas tomēr ir cietāki. Pa smiltīm nevar pabraukt, jo spolē tas priekšējais ritenis. Un
Nu jā, kā es izmēģināju šo velosipēdu, kad es viņu izmēģināju pirmo reizi, tad bija tādas dažas grūtības tikt kaut kādos tādos nelielākos kalniņos augšā. Bet patiesībā pirmais, kas ir jāpārbauda, varbūt ir jāpārregulē cits ātrums. Tas ļoti daudz ko dod. Un liels pluss ir tas, ka reizē arī ar to, kad ir uzlikts šis velosipēds, var izmantot arī parastos ratiņkrēsla riteņus un manevrēt ar tiem. Un tad es tiešām arī izmantoju šo opciju un uzstumjos, piemēram, kalnā ar ratiņkrēsla palīdzību. Šis jau pieminētais veloceliņš Rīgā ir diezgan gluds un līdzens. Es domāju, ka mēs varēsim mierīgi par to pavizināties. Tā kā mēģinam. Šo brīvības sajūtu dod tas, ka tu vari braukt ar visiem citiem velosipēdistiem. Patiesībā, braucot ar šo velosipēdu, es atceros, ka es braucu nevis otro reizi, bet jau trešo reizi. Jo pirmo reizi es braucu pirms vairākiem gadiem ārzemēs. Tā bija rehabilitācijas izstāde. Un toreiz man ļoti iepatikās, un man bija tā sajūta, ka es nekad ar viņu vairs nevarēšu braukt, jo viņš tiešām bija ļoti dārgs. Bet ir noticis kārtējs brīnums, un ir piepildījies mans sapnis, un es atkal braucu ar šo velosipēdu, kas paredzēts cilvēkiem, kas varētos ratiņkrēslā. Un, kā jau es minēju, un vēlreiz es varu apstiprināt to, ka tas velosipēds dod maksimālu brīvības sajūtu. Vienkārši fantastiskas emocijas, kuras ikdienā ratiņkrēslu noteikti nevar dabūt. Un tu vari braukt kopā ar saviem draugiem, ar velosipēdiem un justies tiešām kā visi pārējie. Tas ir tik svarīgi. Un, ja tiešām es esmu jūs ieinteresējusi, tad rakstiet uz video@aperons.lv un varēsiet arī izmēģināt šo brīnumu mašīnu. Invalīdu un viņu draugu apvienība Aperons kopā ar Rīgas domu realizē projektu Profesiju karuselis. Mums šķita, ka tas varētu būt interesants daudziem, tāpēc skaidrojām, kas šajā projektā īsti notiek. Tā ir temats Aperona diskusijas klubiņa, par kuru mēs šogad runāsim mūsu tikšanās laikā. Tā būs 14 tikšanās ar dažādas profesijas pārstāvjiem, kuri stāstīs par savu profesiju, par viņas īpatnības, par to, kā izveidojas profesija, kādam jābūt, lai sasniegt veiksmi šajā profesijā. Pagājušā diskusija klubā viesojās televīzijas ziņu reportieri Marija Kobizeva. Viņa dalījās pieredzē gan ar to, kādēļ izvēlējusies šādu darbu, gan par darba specifiku, gan arī atbildēja uz visiem apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem. Mēs uzzinājām dažādas tādas lietas, par ko vispār varbūt nedomājām līdz šim. Un tā vienkārši paplašina cilvēku informācijas pieeju. Viņš uzzina daudz ko jaunu, interesantu priekš sevi. Mēs plānojam satikties ar arhitektu, ar reportieri, ar skolotāju, ar juvelīru, ar rakstnieku un dažādas citas profesijas. Un, protams, tās akcents arī, kā mainās šodien profesijas, ņemot vērā visas mūsdienīgas tehnoloģijas, tā kā viss strauji attīstās, mainās, kādas profesijas var būt nākotnē arī un ko prasa no cilvēka. Diskusija klubs notiek katru otro ceturtdienu apvienības Aperons telpās Rīgā, Valdemāra ielā. Informāciju par gaidāmajiem diskusiju klubiem iespējams uzzināt mājaslapā www.aperons.lv. Gan vasarā, gan arī citos gadalaikos mēs ļoti labprāt dodamies ceļojumos. Un tas arī ir iespējams Latvijā. Un kas ir svarīgi, ikvienam no mums ir iespēja ceļot ar vilcienu. 9 Latvijas dzelzceļa stacijās ir pieejams pacēlāja pakalpojums, lai ik viens cilvēks varētu ērti iekļūt vilcienā un izkļūt no tā. Pacēlāja pieejam Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, Krustpilī, Rēzeknē, Daugaupilī, Jelgavā, Salkrastos, Siguldā, Dubultos un Vaivaros. Brauciens ir jāpiesaka 48 stundas iepriekš, zvanot uz tālruņa numuru 800 1181 vai rakstot uz e-pastu uzziņas@ldz.lv. Jānorāda precīzs vilciena attiešanas laiks, kā arī stacijas, no kuras uz kuru dosieties. Cilvēkiem, kas nepārvietojas riteņkrēslā, bet kam ir grūtības iekļūt vilcienā, drošības un ērtības nolūkos ir iespējams izmantot gan pacēlāja pakalpojumu, gan arī Latvijas dzelzceļa rīcībā esošos riteņkrēslus iekļūšanai vilcienā.
Un ko ir svarīgi atcerēties? Stācijā jāierodās vismaz 30 minūtes pirms vilciena attiešanas laika. Tas tādēļ, lai nebūtu liekas steigas un negadītos kāds nevajadzīgs pārpratums. Tas arī šoreiz viss raidījumā 3/4. Nākamais raidījums būs mūsu šīs sezonas pēdējais raidījums. Un tajā būsim sagatavojuši jums kaut ko īpaši interesantu. Tāpēc tiekamies pēc nedēļas. Visu labu!